Labvakar, cienījamās dāmas, kungi, dāmas, draugi, visi tie, kas grib strādāt ar sevi, kļūt tīrāki, kļūt labāki, kļūt gaišāki. Es neiedziļināšos šajā temā, bet stādīšu priekšā ar ļoti lielu prieku savu dāmas māsu, Venerable Sisilu. Viņa ir Sajadova, kurš arī tikko šodien ir ieradies. Es nezinu, priekš tiem cilvēkiem, kas ir pirmo reizi, daudz redzu jau otro reizi. Venerablais Paaugs Sajadovs ir pašlaik dotie brīdī viens no spilgtākajiem un atzītākajiem budisma un meditācijas skolotājiem. Laikam daudz to preses relīzi ir lasījuši, vai informāciju arī ir lasījuši. Viņš patiešām ir tāds mūsu laiku ļoti, ļoti tālu ticis gan darbā ar citiem, gan arī to visu tālāk došanu citiem. Gan arī svēts cilvēks tādā ziņā no viņa guvuma. Viņš ir pēkšņi, ļoti pēkšņi ieradies Latvijā. Kaut gan, teiksim, tāda vieda cilvēka darbībā nekas pēkšņis notikt nevar. Cerēsim, ka viņa vizīte, un viņš ir ieradies kopā, kā saka, ar savu skolnieci Sisilu. Sisila ir no Malaizijas, viņa ir, ja nevaldos, kādus 13 gadus ordinēta muķene. Viņa ir arī skolotāja. Viņi pašlaik dotie brīdī ir ieradušies no Vācijas, kaut gan tā ir Mahajānas kustība, bet Sajadovs tikko uz mēnesi ir ieradies vienu mēnesi strādāt un atklāt jaunu, lielāko Vācijas praktiski Mahajānas meditācijas centru. Sakarā to, ka kā pats Paaugs Sajadovs saka, ka gan kristiešiem, gan pareizticīgajiem, gan Dalai Lamas pārstāvjiem, gan mahajāniešiem pats svarīgākais ir meditācija, ir numur 1, un pēc tam jau pārējais jau ir diezgan maz svarīgi, kādā veidā mēs strādājam paši ar sevi. Arī vakar, kas bija, atcerās, bija Venerablais Dhamma Dīpa, un viņi pavada vēl viens no sagaidītāju puses Mahajānas mūkiem. Viņus vai mēs redzēsim vai no rīta vai parīt, jo pamat mērķis Paaugs Sajadovam bija paskatīties Latviju un paskatīties vienu konkrētu vietu Latvijā. Un tad iespēja robežās, jo tas ir viņa dzīve un dzīves saturs dot un neatteikt Dhamma Toki. Par lekcijām viņš nenosauks. Dhamma Toki, tā ir dāmas mācība, dāmas pasniegšana. Un līdz ar to viņi, protams, lepni piekrīt visu savu uzturēšanos laiku, katru dienu iespēju robežās ārpus tās zemes apmeklēšanas dot šos te Dhamma Talks. Var no savas puses pateikt, es esmu gadu pavadījis šajā Paauga meditācijas klosterī, esmu bijis gadu, nepilnu gadu, arī ordinēts mūks, pašlaik to nevar atļauties, jo nevar ievērot 227 baušļus atrodoties šeit aktīvi dzīvojot starp cilvēkiem, praktiski nav iespējams. Bet visi atvestie vai līdzatbraukšo cilvēki ir patiešām ļoti augstas klases skolotāji un dāmas skaidrotāji. Tātad cienījamās Sisila pastāstīs par karmu, ietvers arī meditāciju, tad ir tāda smalka lieta kā Visuddhimagga. Pēc tam tāpatās tā kā ar Dhammu Dīpu vakar, nekautrējieties, jautājiet par jebko, kas saistās gan ar budismu, īpaši ar meditāciju un dziļākām lietām, labprāt atbildēs uz visiem jautājumiem. Un tagad es dodu vārdu. Viņa runās vāciski, angliski un laikam tulkos, šodien tāpatās tā kā vakar. Jā, paldies, kad vēlaties sevi, dziļāk papildināt vai iepazīties ar
Nu, ar šo manā uztverē nekam vienīz vai vistīrāko lietu kādā veidā strādāt ar sevi un iedziļināties visā šajā vajadzīgajā, diezgan ļoti vajadzīgajā lietā. Jā, un Evī tulkos, ja? Good evening, sisters and brothers in the Dhamma. Vakar. I can't hear you. Is it on? No? Good evening, sisters and brothers in the Dhamma. Vakar, māsas un brāļi Dhammā. In this world, I think everybody searching for happiness and try to avoid suffering. Domāju, ka šajā pasaulē ik viens cenšas iegūt laimi un izvairīties no ciešanām. But many people think that suffering comes from external world. Bet daudz cilvēku domā, ka ciešanas rodas no ārpasaules. So they spend their life, their time to earn money, to get power, to get social status. Un tādēļ viņi pavada savu laiku, lai pelnītu naudu, iegūtu varu, iegūtu sociālo statusu. And the money they earn, they use it to enjoy different sensual pleasures through their six sense door, like eyes, ear, nose, tongue, body and mind. Un pēc tam savu nopelnīto naudu viņi tērē, lai baudītu dzīvi, lai piedzīvotu sajūtu baudas un redzes, uztveres sajūtas, radītās dzirdes, ožas, garšas, ķermeņa sajūtas un prāta stāvokļus. And our eyes has very strong desire to see beautiful things, like men like to see beautiful girl and so on. So want to see all the beautiful and exciting things. This is the desire of the eyes. Un acis vēlas redzēt skaisto. Piemēram, vīrieši vēlas redzēt skaistas sievietes, un acis vienmēr tiecas redzēt skaisto, baudīt to. And our ear like to listen pleasant sound, like music, like the praise. The people praise us, we desire for it. So our ear has very strong desire to the pleasant sound. Un līdzīgi mūsu auss vēlas dzirdēt patīkamas skaņas, vēlas dzirdēt skaistu mūziku, vēlas dzirdēt skaistu dziedājumu vai lūkšanas, viņa tiecas pēc skaistām skaņām. And our nose like to smell fragrance, good smell. So we have different fragrance from Paris. Tāpat mūsu nāsa vēlas sajust smaržas, sajust patīkamas smaržas. And our tongue like to taste good food. So we have different restaurants, and we not only eat vegetable on the earth, we even eat various different seas in the water, even the animal flying in the sky. Un mūsu mēlei patīk izjust dažādas garšas, tādēļ vien ir tik daudz dažādu restorānu un piedāvājumu. Un tā vēlas sajust ne tikai to, kā garšo dārzeņi, bet arī to, kā garšo dažādas būtnes, kas dzīvo ūdenī, jūrā, tāpat arī kā dzīvnieki un putni, kas lido gaisā. And our body like to have very pleasant, soft, tangible object. Very pleasant and soft, tangible object. We enjoy for it. Un mūsu ķermenis vēlas just ļoti smalkas un patīkamas izjūtas, maigas sajūtas. So we have very strong desire. We have very strong